Labs rīts jūs mājās no mūsējām. Man sauc Andris Lanka un šī ir Linda Lanka. Mēs šorīt no rīta bērnam brīvdienas teicu viņu piecēlu pirmajā brīvdienu dienā. Agri no rīta, es gan vakar pabrīdināju to, kad palūdzu, kad mums vajadzēs šodien tikties. Linda, mūsu ģimenē, kāds ir tavs kārtas numurs bērnu starpā? 3. Ok. Tev ir cik gadu? 18. Ieradus teikt 17, bet ne. Tagad jau upgrade. Ok, tev ir 18 gadi, tu ej 12. klasē. Kur mācīsies pēc skolas? Šis ir tik nopietnas jautājums. Šī ir mūsu tēma. Jautā katru otro dienu. Pareizi, ne? Jums skolā tagad tā ir tāda aktuālākā lieta, ne? 12. jau nav neko, ko interesantāk jautāt. Jā, tā ir tāda posma, tad, kad pabeidz bakalaura, tad atkal prasa, uz kur maģistratūru ies, vai mācīsies maģistratūrā vai nē. Kas ir tās tēmas, ko jaunieši, piemēram, tu esi dzirdējis visvairāk? Tādas ir jau parasti populārāk, es atceros, manā laikā tie bija vairāk juristi, šķiet kaut kādi biznesa administrācijas, kaut kas tam līdzīgs, ko gāja mācīties par biznesu. Mana klase ir vairāk kultūras nodaļa, tā kā es dzirdu, ka baigi cilvēki joprojām grib būt aktieri. Okay. Diezgan aktīvi, jā. Bet no paralēli klases biedriem ļoti daudz čaļi tieši par programmētājiem grib kļūt, par IT speciālistiem. Viņi zina, kur nauda stāv pašlaik. Okay. Kā tev pašai liekas, kādas tēmas tev velk? Sociālo mēdīju mārketings. Labi, to tu dari arī ikdienā, un tu palīdzi mammai darboties ar viņas lielo TikTok un Instagramu. Paldies tev par to, un tiešām tā sadarbība jums ir izveidojusies diezgan tādi, es sevišķi pēdējā pusgadu, kaut kādu gadu laikā, es redzu, kad, man liekas, ka pārdienas arī, vai vakar bija, kad tu nopaustoji, tu nopublicēji pat pēc saskaņošanas. Tas tiešām jau pusgadu iet, ka mamma ir tāda uzticība man. Paldies, mammu. Un tas aizsākās vairāk tad, kad jūs sākāt divatā ceļot. Un nevajadzēja īsti sagaidīt to zaļo gaismu. Apstiprinājumu. Jā, apstiprinājumu, ka var publicēt, un mamma vienkārši uzticējās, ka tas, ko es sataisīšu, ir pietiekami labs, lai publicētu, jo šo gadu laikā, respektīvi tās atbilstoši niansēm, kuras viņi no savu pedagogu viedokļu skatās, tur vajadzētu tam būt. Bet tas mums ir laba mācība. Cik ilgs laiks pagāja līdz tam? Pusotrs gads. Un tās, ap citu, ir arī mācība šim rītam, ko paņemt līdzā, tad, kad jūs izvēlaties sadarboties ar kādu cilvēku, kas jums palīdz pie sociālajiem mēdījiem, nesagaidīt to, kad viss būs perfekti, kā saka, es tev pateicu, tu man tur tā saliec, un tad jau būs labi, ka viss būs atbilstoši jūsu prasībām vai vēlmēm jau pirmajā piegājienā, un pat tajā pusotru gadu laikā, cik jūs aptuveni nopostojāt, publicējāt šādas te postiņas? Ja es kalkulēju precīzi, tad pašlaik manai matemātikai ir par agru. Bet, pusotrs gads, tad 3 reizes nedēļā ir 50, gadā ir 50 nedēļas, teiksim tā. Tad 200, 300 video. 300 video. Tas ir minimums kādu, ko tad 200 un 300 video. Okay. Un tad tā ir arī praktisks piemērs par to, cik tad aptuveni paprasa laiku pieslīpēties. Un tagad arvien biežāk es dzirdu to, kad arī mamma saka to, ka Lindiņa pat nopublicēja un viss bija baigi superīgi un viss bija skaisti. Mums pēc 2 nedēļām ir seminārs. 2-3 nedēļām, jā. Mums ir seminārs par finansēm un tehnoloģijām. Mēs pagājušajā gadā to pirmo reizi taisījām kopā ar jums. Kas būtu tāds, ko tu atceries, ko mēs esam mācījušies un ko tu tagad no savu 18 gadu perspektīvas skaties, tas gan ir labi bijis, ka man to iemācīja vai lika pievērst uzmanību tieši par šīm 2 jomām? Vienmēr es esmu pateicīga, ka es iemācījos par sistēmu. Kas ir sistēma? Sistēma ir naudas iedalījums. Ja tu saņem ienākumus, tad kā tu viņu sadali
pāploksnēm, bet, teiciens pāploksnēm nav tas tīrākais. Jā. Bet jā, kā tu sadali to naudu, ko tu saņem no darbiņā, no dzimšanas dienām, jebkāda nauda, kas tev ienāk. Un kāpēc tas tev bijis ir forši? Kāpēc tev liekas tas, ka tas bijis ir, vērtīgi? Jo katru reizi, kad man pienāk jauni ienākumi, es atkal atveru savus aploksnes un pārskaitu, cik man tur nauda. Un katru reizi tāda vajag forši sajūta, kad es pārskaitu to naudu, jo ir daudz, un ir daudz vairāk nekā es būtu varējusi saņemt vairāk. Es domāju, ka ilgi strādāju. Tajā, ir 3 aploksnītes, par kur tiek mācīts par to, cik ir jāieliek aploksnītē, kas ir tērēšana, tad ir labdarība un tad ir atkal uzkrājumi, respektīvi investīcijas. Un visvairāk jau ir tieši tas lielākais ieguvums jau ir tieši tajā uzkrāšanas investīcija aploksnītē. Bet arī es teiktu, ka ļoti noder gudri tērēt, nevis pa labi, pa kreisi, jo pat ja tā tērēšanas aploksnīte ir tā, kas iziet tukša visvairāk, gudri tērējot, man viņa ilgi stāv jau ar naudiņu. Tev kaut kā tā dabīgi, no visiem bērniem tu esi arī bijis tā, kam vienkāršāk, tās naudas turās. Kas bija tas iemesls? Es teiktu pretēji, man tā patīk tērēt. Man nopietni, man ir 101 lieta, kurai es varētu tērēt, bet es gudri tērēju, ja es tiešām gribu. Piemēram, ja es kaut ko tiešām vēlos, kas ir 100 dažādas lietas, jo man patīk mantas. Nav retums, kad man kaut ko gribās, jā? Jā. Es ilgi par to domāju. Angliski ir tas teiciens sleep on it. Tiešais tulkojums būtu guļat uz to. Jā, ir padoms, tas arī tajā seminārā tiek pieminēts jauniešiem un arī pieaugušiem, starp citu, kad par finansu kaut kādiem lēmumiem ir vērts uz to bišķi pagulēt, ļaut kādu nedēļu, lai uz to pakrājās. Jā, un tās 101 lietas, ko es gribu, ja baigi ilgi jāguļ uz viņām, tad arī dažas atkrīt. Diezgan daudz atkrīt, jā. Pēc kādu laiku tu redz, ka tev tas labi. Par finanses sadali, to, ka netērēt visu naudiņu, kas ienāk iekšā, bet skatīties, kad ir kaut kādas kategorijas, tā tev ir noderējusi, tad ir noderējis arī tieši kā pasargāt, lai neiztērētu finanses. Kas vēl? No tehnoloģiju ziņas, ja skatās tā pa nodaļām, no tehnoloģiju ziņas noteikti noder, kā negulēt ar savām ierīcēm. Jo ir labāks miegs. Es esmu aizbraukusi vietās, kur nav tāda atsevišķa toaleta, kur var nobāzt un jāgri jāceļās, tad jāuzliek. Modinātājs. Jā. Sliktāks miegs. Es pat nevainotu to, ka tas ir citā vietā, ka jāguļ. Bet tas kā tehnoloģijām. Jo... Respektīvi ar telefoni guļ vansistabā mūsu mājās. Visās vansistabās viņi guļ. Pa nakti viņi tiek izlikti pie vadiņa un vansistabā. Un katrs savā istabā guļ bez telefona. Kā tad tu pamodies? Veči, jūs ticēsiet, pastāv īsti modinātāji. Pastāv modinātāji. Jā, tie vecie, kam nebija rādio iekšā. Tādi, kas pīkst paši un tā kā multenēs, jums viņi jānosit. Vai ne? Un viņi ir. Ar tādiem arī ceļos. Ar tādiem arī ceļamies, jā. Un nekas, viss nostrādā. Bet viņš malacīts, tas modinātājs, viņš nepīkst pa nakti un netājas gaismiņas. Viņš ļauj gulēt. Viņš zvana tikai vienreiz pa nakti, pret rītu. Ok. Jā, arī īsti modinātāji nevar aizmigt šitā. Endākās reizes nosnūzot, jā, respektīvi atlikt. Man liekas, kad ir kaut kādi šitie, kur ir tas snooze button. Nē, atliekamie ir, bet tu nevar scrollot cauri. Tehnoloģija izmantošana, respektīvi, vai ir kaut kādas robežas nepieciešamas? Jo, piemēram, jūs jaunieši, jūs esat piedzimuši būtībā ar iPhone'iem un lietām, jūs uzaugāt un jūs iespējams neatceraties, kā tas bija, kad telefonam bija podziņas. Mans pirmais telefons bija smuks Samsungs ar podziņām. Cik gadu tev bija? Čūsku spēlēt.
Cik gadu tev bija? Tas bija tavs 13. 13 gadu. Tas gan agri mēs tev ietevām pirmo telefonu. Es atceros, Roberts sūdzējās par to, cik agri mums viņi ir piešķirt, jo viņam bija tikai 16 gadu vecumā. Man liekas, 17 gadu arī bija, jā. 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 Bet kā tev liekas, piemēram, kāds klausās šī brīdī, un varbūt arī vecāks paņēmis un nolicis savu jaunieti pie Facebook. Es ceru, ka ne 6:30 lūdzu jaunieši izguļieties brīv laikā. 6:30, bet viņas vecāks ir pielicis klāt un liek noklausīties, kur jaunieti runā par to, ka naudiņu visi nav jātērē, bet telefons tev bija pirmais 13 gados, cik dziļa mums tā āla ir, kurā mēs dzīvojam. Respektīvi, kā tev ir bijis? Ļoti dziļa, bet ļoti skaista. Jā. Kā tev ir bijis ar to, kad ir kaut kādā mērā bijis atšķirīgs tas funktieris mums ģimenē, arī to, ko mēs esam mācījušies paši, braukājot uz semināriem, un to, kā tas varbūt ir kaut kur sabiedrībā, kaut kādi viedokļi un principi un nianses. Kā 13 gadus vajadzētu tev atcerēties to vecumu. Nelikās kaut kā tāda atstumtība, tāds neandertālisms, godīgi. Man šķiet, ka man tas bija bišķi vieglāk, jo tad vēl nebija visiem tie populārākie iPhone. Es nebiju vienīgā ar podziņu telefonu tajā laikā. Es noteikti biju vienīgā, kam 12 gados nebija vēl podziņu telefons, bet 13 gados, tā kā. Ja es piešu par to, kā tas ir, kad tu biji viena no retajiem bērniem klasē, kam nebija telefons vispār. Man šķiet, ka tie bija pieņemošāki laiki, jo man nebija tas telefons, bet man klases biedri, ja vajadzēja iedevu pazvanīt mammai, viņi zināja, viņi pierada pie tā fakta, ka man nav. Un viņi zināja, ka es nezinu tās populārākās spēlītes, mēs visi sēdējām uz dīvānu bieži, un tad es skatītos, ka šī tāda ļoti bieži nāca kaut kādas šausmu spēlītes, un tad jūs joprojām piekodinājāt, lai tās neskatās, kas ir labi, man nepatika. Bet es nezinu, kā tagad būtu. Šķiet, ka cilvēki joprojām ļoti ātri pierod pie tā, ka nav. Protams, ir tādi, kas pasmējās. Es nevaru teikt pa visiem, bet no tā nav jābaidās. Tā kā būt citādākam. Tev tas tehnoloģiski labi. Tagad tu skaities, teorētiski, arī praktiski, ja tu skaities sociālo mēdīju koordinators Latvijas lielākajam TikTok kanālam biznesa, Language Teacher Family. Mammai līdz būs 700,000 arī sekotāji Instagramā, viņas tiem kanālām. Tu taisi savos 18 gados, cilvēks, kuram telefons ir tikai vēl nav 10 gadi. 10 gadi jau ir pagājuši. Nē, nav 10 gadi pagājuši, 8 gadi. Bišķi vairāk. Kad 6 gadi pagājuši, ja tev ir 18 tagad, tad, kad 6 gadi būs pagājuši, kopš tev ir telefons, tad cilvēks, kurš nesen tikai sācis strādāt ar tehnoloģijām, vai tev tas kaut kādā mērā tas, ka tu netiki pie telefona tik ilgi, vai tas tev ierobežoja tavām prasmēm šī brīdī? Tu tagad jūti, viņas vajadzēja sākt spēlēt, tomēr tad, ka man bija 4 gadi, tā kā pianistiem tiek teikts, ka viņiem jāsāk spēlēt jau līdz nezinu, cik tur maziem gadiem. Par šito jāpadomā kādu minūti, bet pirmais, ko es uzreiz gribēju teikt, ir, ja tu ritīgi gribi spēlēt basketbolu, tad nav atkarīgs, kad tev iedod to bumbu, bet cik ātri tu iemācīsies spēlēt tad, kad tev iedod to bumbu. Cik intensīvi tu mācīsies spēlēt. Gladvēl 10,000 stundu likums, viņa pamatā pēc būtības ir jēgpilna prakse, kas nosaka to, vai mēs izaugsim līdz ekspertu līmenim. Un tas, ko tu, Linda, arī pieminēja, ir tajā brīdī, kad mēs tiekam pie kaut kāda instrumenta, ir svarīgi, ko mēs ar viņu darām un apgūstot dažādas nianses. Viena no lietām vēl, ko mēs mācām tajā seminārā, ir par screen time, respektīvi, cik daudz un kā lietot tehnoloģijas. Kāda ir realitāte tavā dzīvē, vai pareizi, ka sāksim no tā, kurš no principiem ir bijis, vai šis princips ir jēgpilns, viņš tomēr ir tāds aizvēsturisks un arhaisks? Nē. Ja pa daudz screen times,
Respektīvi, tad acis jūt. Telefonos mums ir tāda funkcija, ja, kurā var redzēt to, cik daudz tu esi pavadījis tajā vai tajā aplikācijā vai telefonā vispār kā tādā. Un ir cilvēki, kas tam vispār neseko līdzā, bet arī šī konkrētajā seminārā mēs mācām par to, ka būtu un ir tam jāseko līdzi. Linda, 18-gadīgs jaunietis, tu saki? Es saku, uzlieciet limitus gan sev mentāli, gan telefonā iestatījumos, piemēram. Varēšu tikai stundu Facebookā scrollot un skatīties kaķu video. Vai arī neskatīties tikai kaķu video, vienkārši scrollēties. Mazums cits pavēlkās uz politiku, cits kaut kur, nezinu, uz kaut kādām... Uzlieciet laika limitus. Kāpēc tas būtu nepieciešams? Ja ne, aizscrollosiet pa daudz, un tad jūs sapratīsiet, piemēram, 5 sāku un 5:30 jātais ģimenei vakariņas, bet, baigi interesantie video feisītī un baigi interesantā politiskā situācija. Un tad jūs ar to pasies 6 pēkšņi. Stundi pagājusi. Vakariņas nav. Cilvēki dusmīgi. Politiskā situācija joprojām tāda, kāda viņa bija. Sliktāka palikusi. Jo un tu tur jūs esi ar savu telefonu tev ir palikuši mazāk draugi, jo tu esi iekomentējis kārtējo reizi ne tajā vietā par politisko situāciju. Tev pašai ir sanācis norauties ar tehnoloģiju lietošanu. Kas ir bijis tavu rekordi? Tev nekas par to nebūs. Tu drīkst atzīties. Es tagad domāju. Man bijuši kāds 8-9 stundas dienā. Rookie numbers. Iesācēji cipari. Nē, tad, kad es slimoju ar Covid, tad iesprūdu uz istabā. Nevar neko citu darīt. Neviens nevar atnākt pārbaudīt. Man šeit, ka bija 11 stundas, jo man citu nebija ko darīt. Labi, tas tāds izņēmuma gadījums. Bet tas skaitās. Jā, skaitās, bet vienkārši tāds, kad vidējā statistika, kādreiz par saviem klasbiedriem savā starpā pārunājuši, kāda ir vidējā statistika, ko jaunieši mums bija, man šeit, ka mārketinga stundā. Mārketinga stundā mums bija jāpārbauda, kurās aplikācijās mēs visilgāk sēžam, tā lai pavērot, kur mūsu jauniešiem vajadzētu reklāmas sūtīt. Un pārsvars sēdēja TikTokā. Te bija diezgan liela daļa arī spēlītēs, Clash Royale. Ļoti maz bija Facebookā, Instagram, Snapchats bija, Snapchats dominēja. Un tad jūs redzējāt arī kopējos laikus, cik jau daudz. Vidēji 2 stundas aplikācijā. Nevis 2 stundas visā dienā, bet 2 stundas katrā aplikācijā. Un tas nozīmē to, ka jaunieši, vidējais rādītājs arī ASV un dažādos aptaujās arī pamazām aptveram arī to šeit. Vidējais aplikācija lietojums ir 3 līdz 6 stundas dienā. Un tad mēs brīnamies to, ka mums nav laika iemācīties angļu valodu, mums nav laika sportot, mums nav laika iziet pastaigāt. Galvas, acis mieg ciet. Mums miedziņš nāk, mums nav laika izgulēties. Diemžēl ir arī iekārtas un ierīces, kas parāda to, ka mēs varam dzīvot labāk un gudrāk. 18 gadi. Tu darbojies sociālā mēdīju jomā. Tev ir bijušas arī kaut kādas robežas. Tu neguli ar telefonu kopā. Guļu ar spilveniem. Inčīgi. Ka es guļu ar spilveniem? Nē, to, ka tev ir kaut kādas tādas citādākas pieturzīmes savā dzīvē, kuras varbūt nav katram jaunietim. Tu tajā pat laikā tev arī darbiņš ir. 2 pat tev, 3. Tad sociālā mēdīja koordinātori. Ko vēl tu dari? Mācu dārziņā angļu valodu. Tu bērndās māci angļu valodu, jā. Tad pirmsskolas vecuma bērniem tu māci angļu valodu. Jā. Un kafejnīcā, barista. Un arī kafejnīcā tu piestrādā. Kāpēc tu to visu dari? Patīk strādāt, patīk nauda. Malacis. Vairāk tas otrais. Tev patīk nopelnīt. Jā, tev patīk nopelnīt naudiņu. Jā, bet man arī patīk strādāt. Man nepatīk dienas, kurās man absolūti nav ko darīt. Es nezinu, varbūt tas nav nemaz veselīgi, bet man katru dienu absolūti bajaga produktivitātes sajūta. Ja nē, es jūtos
Okay. Bet no tiem darbiņiem, tu arī, es vienkārši paralēli vēl domāju, tu pirms kaut kādu laiku... Man visi 3 nav katru dienu, man sadalās tajā dienā tas. Tu arī pirms, ne šī mācību gadā, bet arī iepriekšējā tu biji skolas studentu pārvalde, kā tur ir tas garais? Skolas līdzpārvaldes prezidente. Tas amats. Bet es neteiktu, ka es tev esmu redzējis tādu pārāk pārstrādājušos. Tā, kad ir bijuši mirkli, kad tu satraucies par kaut kādām situācijām un kā ko darīt un kā rīkoties, bet tā, kad tu būtu pārstrādājis jēgu... Nē, es pagājuši gadu turēju daudz ko iekšā. Es nerādīju baigi savu stresu uz āru. Ik pa laikam pasūdzējos, ja bija kaut kādu kreņķi, tas bija tas. Bet kaut kā iemācījos to angliski stress management. Pārvaldīt savu šo te kreņķi un stresu un lietas. Un šogad tas sevi manifestē caur tādu, kā Masters Shifu Kung Fu pandā teica, iekšējs miers. Ir iekšējs miers. Mums ir cilvēks raksta, ka viņi bija diezgan ilgi bijusi sporta zālē vakar un nebija laiks spēlēt telefonu, bet šorīt acis sāp un galva dulla. Tad baigais kačājiens un, nezinu, varbūt vairāk ūdeni. Dažreiz arī Madarai, kas mums raksta šo komentāru, viņai maz bērns ir un daudz darba. Ir svarīgs gan ūdens, gan regulārs miegs un ar vienu reizīti nebūs līdzēts. Starp citu arī tāda viena no lietām, ko mēs mācām, ir par to, kādam ir jābūt nedēļas nogalē, kad ir jābūt vienai dienai brīvai. Kā tev to izdodas ievērot un kāds ir plus vai mīnus šim te konkrētam pamudinājumam? Kas sestdienās vai sētdienās neskarties pie tehnoloģijām? Gan tas, gan arī vienkārši, kad ir labi atpūsties, jā. Vismaz vienu dienu nedēļā ir jābūt, mēs nedaram neko. Tieši par nestrādāšanu es bieži grēkoju. Man sakrīt tieši nedēļas nogalēs maiņa kā baristai. Un es to nemainītu, man patīk tieši nedēļas nogalēs strādāt, bet es atpūšos citos veidos, un ja man nesanāk nedēļas nogalē, tad es, piemēram, piekdienā sev pataisu brīvāku, un arī nedēļas nogalēs man iekrīt kādu klipu montēt un sagatavoties mājas darbiem tādā garā, bet ir tik svarīgi atlikt to vienu dienu, vai ja tev nav viena diena, tad atliec dažas stundas, bet atpūt vajag. Tev starp citu, tu pieminēji piekdienu, tu mums pēdējo gadu vai 2 gadus piekdienās tu lielu atspaidu ģimenē mums esi radījusi ar to, ka tu palīdzi vai pat visas tās piekdienas vakariņas mums uztaisīt kopā kā ģimenei vai lielu daļu no tā, tev ir arī tāda īpaša maizīte, ko tu cep. Kāpēc tu to dari? Man patīk taisīt ēst. Zini kā, ir tās 5 mīlestības valodas, bet man ir 6. Man ir taisīt ēst. Taisīt citiem taisīt citiem ēst. Kā es izrādu savu mīlestību? Man šeit, ka to var klasificēt kā acts of service. Mīlestības darbi, jā, palīdzības darbi, jā, viena no mīlestības valodām. Es tiešām tā izrādu, ka es novērtēju un mīlu savējos, un arī savus tuvākos draugus, svarīgos cilvēkus. Man viņiem patīk taisīt maizi. Tā es izrādu. Es tevi mīlu. Klaipiņa formā. Un ir forši, un tiešām ir feini. Paldies tev par to, ka tu to dari. Pēc 3 nedēļu mums būs šis seminārs. Mēs pieminējam vairākas tēmas un nianses, kas tur tiks iztirzātas. Jūs būsiet ar jauniešiem dažos brīžos atsevišķi, un jūs runāsiet jaunieši tikai par tām no finansēm un tehnoloģijām, par tām tēmām, un tad atkal vecāki būs atsevišķi. Tavs ieteikums, kāpēc tu mudinātu vecākus atbraukt kopā ar saviem jauniešiem uz šādu semināru? Mācīties nekad nav par daudz. Mācīties vērtīgas lietas ir vēl labāk.
Okay, labi, tāda vispārīgi ļoti skaista Raini noteikti to teica. Bet pasaka no sirds un rajona par to, praktiski. Jo viņš vecāks sēž un jaunieci arī viņam ir brīvlaiks, un vecāks varbūt līdz viņam noskatīties šito raidījumu. Ja? Likās, man nafīgi jābrauc uz kaut kā tādu semināru. Labāk aizsūtiet savu jaunieti šeit, iemācīsies agrāk, iemācīsies labāk, nekā pēc 4 gadiem pats sapratīs, man kaut ko arī jāsāk darīt ar finansēm, kaut ko jāsāk darīt labāk ar tehnoloģijām, iztērēs lieki naudu kaut kādos kursos, kas nemaz nederēs. Okay. Un labāk brauc un būs tev iespēja jauniešiem parunāties un rādīt arī savu piemēru. Tā kā 10., 11., 12. novembris mums ir 10. novembra vakars, tā ir piekdiena Rīga, un arī 11., 12. sestdien, svētdien būs seminārs pirmie soļi ceļā uz panākumiem Fintech Teens kopā ar tīņiem, gan vecākiem, gan jauniešiem. Un, tur gan ir tāds vecuma ierobežojums, bet tad laikā ir forši. Labas lietas. Es tādas lietas kā tādas pieturzīmes, kādas ir tev šī brīdī pie finansēm, pie tehnoloģijām. Labi, mums laikā arī nebija tehnoloģijas, varētu skatīties, bet mums tāds nebija, bet ir labi, kad un redzēt to, piemēram, ar laiku, ja, cik tev iekrājās kaut kāda naudiņa vai ne, un kad arī var kaut kur investēt naudiņu un startēt kā investors. Lietas, kuras mēs pieaugušie bieži vien uzzinājām tikai tad, kad mums bija 30 vai 40 gadi, kur jaunieci ir 18 gadi, viņai jau ir vairāku investīciju pieredze, tieši arī finansiāli. Labi, tās nav vēl bankas, ja, kuras viņi iegādājusies, vai milzīgas nekustamos īpašumus pat vienā piegājienā, bet pieredze dažādos projektos ir krājusies, un tas ir riktīgi feini. Prieks par tev, Lidiņa. Un paldies tev par to maizītēm arī, ko tu taisi. Man patīk tavu mīlestības valoda. Ko, mēs esam pamodušies, varam iet un darboties. Rītā mums būs kāds cits no Lanku bērniem, cita perspektīva, cits nianses, bet šodien mums bija Linda Lanka. Lūdzu.